arī runājām par tādiem jautājumiem, kas neapšaubām ir dienas kārtībā, un tas ir atbalsts Ukrainai. Atbalsts Ukrainai gan militārā jomā, gan ekonomiskā jomā, gan arī tiem centieniem, kādus šobrīd Amerikas Savienoto Valstu prezidents, Eiropas līderi, Ukrainas prezidents cenšas panākt, lai Ukrainā būtu ilgspējīgs un noturīgs miers. Un, protams, ka lielā mērā tas viss ir ne tikai mūsu rokās, bet mēs redzam arī, ka Krievijas puse šobrīd nav gatava iet uz kaut kāda veida noregulējumu. Mēs ļoti gribētu, lai tāds noregulējums būtu, bet no Latvijas viedokļa raugoties, es teiktu, ka šobrīd tādas pozitīvas ziņas es vismaz vēl neesmu lasījis. Visu beidzot, ļaujiet man nobeigt ar to, ar ko es sāku, par mūsu valstu ļoti, ļoti ciešajiem politiskajiem, ekonomiskajiem un kultūras sakariem. Un es gribētu teikt, ka mēs esam ļoti priecīgi, ka šeit Latvijā mums ir tiešām ļoti spēcīga, ļoti dzīva poļu kopiena. Mēs ar prezidentu kungu runājām arī par izglītības programmām, par sabiedriskā mēdīja programmām. Mēs runājam par to, kādā veidā mēs šeit varētu arī palīdzēt un atbalstīt poļu kopienu, un es gribu apliecināt, ka mēs tiešām redzam Latvijas poļus kā daļu no Latvijas sabiedrības. Mēs tiešām arī gribam teikt paldies Polijai, tāpēc, ka arī Polija atbalsta gan ar izglītības programmām, gan ar kultūras programmām mūsu skolas un bērndārs, kas ir šeit izveidoti gan Rīgā, gan Daugavpilī, gan Rēzeknē. Tā kā tiešām no savas puses gribētu teikt, ka man ir prieks, ka šajā darba vizītē mums tik daudz izdevies ir pārunāt un ka mēs ļoti daudz jautājumus redzam pilnīgi vienprātīgi, bet, kā es teicu prezidentu kungam, tad šī ir tikai tāda īsa darba vizīte. Mēs prezidentu kungu gaidām arī oficiālā vizītē un arī mēs būsim priecīgi apmeklēt reģionus un tikties arī ar poļu kopienu ārpus Rīgas un arī godināt to poļu karavīru piemiņu, kas savu laiku 1920. 21. gada sākumā cīnījās arī par mūsu neatkarību, jo mums ir ko atcerēties, mums ir ko godināt, mums ir ko pieminēt. Prezident kungs, paldies un vārds jums. Liels paldies, godātais prezidenta kungs. Liels dāmas un kungi. Skatoties uz Latvijas-Polijas attiecībām, nav šaubu. Šobrīd mums ir liels gods un prieks būt Rīgā, Latvijā, kā Polijas prezidents pie Polijas draugiem mēs esam. Ir ļoti spēcīgas šīs attiecības, un tas ir ne tikai vēsturiski, tas ir ļoti svarīgi, jo es esmu vēsturnieks pēc profesijas, un tāpēc apzinos, ka 1920. gadā arī ar poļu karavīru palīdzību izdevās visu šo reģionu, gan Poliju, gan Latviju, no padomju agresijas izglābt un uzbrukuma. Un ja mēs skatāmies uz mūsu vēsturi, Otrā pasaules karā un pēc 45. gada, kad atkal šī te Polijas neatkarība un Latvijas neatkarība atņēma padomju iebrucēji. Mēs redzam, ka jau šis vēsturiskais pamats no vienas puses un no otras puses mūsu kopīgie mērķi, kas ir mums un mūsu cieņa pret Eiroatlantiskās kopienas, ir mūsu neatkarības mērķis un mūsu drošība, mūsu iesaistība infrastruktūras projektos. Polija un Latvija vienkārši mēs visās šajās tēmās mēs esam kopā. Un kopā mēs prezentējam tās pašas vērtības. Tāpēc liels paldies prezidenta kungs Rīmiņš par šo ielūgumu. Un es gribētu teikt, ka es tiekos ar prezidentu kungu visbiežāk tiekos, kopš esmu Polijas prezidents. Un tas nav mūsu pirmā tikšanās un nav mūsu pēdējā tikšanās, jo mēs dažādos formātos esam Ņujorkā tikušies, Varšavā, Tallinā, un tagad mēs tiekamies Rīgā. Un šī mūsu tikšanās, kā jau teica, apstiprina šo sadarbību starp Poliju un Latviju daudzās jomās un formātos, kas mums ir svarīgi. Gan veidojot šos formātus,
attiecībā par šo NATO austrumu flanku, gan trīsjūru iniciatīvu, gan ekonomikas jautājumos. Un šī te atbildība par NATO austrumu flanku ir arī Polijas atbildība. Un vislabākais piemērs un simbols, kā jūs, prezidenta kungs teica, ir šie poļu karavīri ārdažu bāzē. Un man būs liels gods un prieks viņus apmeklēt. Tur ir vairāk kā 300 poļu karavīri, un par ko jau es teicu, mēs esam kopā, un tā ir mūsu kopīga atbildība. Mēs runājam ar prezidentu kungu par infrastruktūras jautājumu, par Via Baltica, par Rail Baltiku. Tie ir jautājumi, kur ir nepieciešama mūsu kopīga iesaistīšanās gan Polijai, gan Baltijas valstīm. Visvairāk mēs runājām tieši, protams, par drošības jautājumiem, kas parāda, cik liela atbildība Vidus Eiropas un Austrum Eiropas valstīm un Baltijas valstīm, gan Polijai, cik mēs ņemam lielu atbildību uz sevi. Mēs attiecībā pret visas Eiropas drošību ir tātad šie 5% Polijas aizsardzībai, un es ļoti priecājos šo Latvijas lēmumu, ka būs šie 5% arī Latvijas koprodukta novirzīt aizsardzībai. Tas parāda, ka gan Polija, gan Latvija, tās ir valstis, kas nevis sagaida atbalstu, bet uzņemās atbildību. Mēs sniedzam drošību. Un mēs apzināmies, ka investējot mūsu kopīgajā drošībā šobrīd 21. gadsimtā ir obligāta. Drošība un infrastruktūra, tie bija divas galvenās tēmas, par kurām mēs runājām. Un tas ir atbildība, ko mēs dalām kopā ar Baltijas valstīm, ar Skandināvijas valstīm, jo ir šī kopīgā Baltijas jūra. Un es ielūdzu prezidentu kungu tieši uz tādu tikšanos, Baltijas jūras drošības tikšanās. Un prezidenta kungs apstiprināja, ka piedalīsies, un mēs runāsim arī par šo te lielo Polijas panākumu, kur bija poļi smagi strādāja 30 gadus, un tagad tas ir novērtēts, un Polija ir ielūgta šajā prestižajā G20 grupā. Un mēs gribam konsultēties, protams, kā jau prezidenta kungs teica, diskutēt, jo mēs jūtam atbildību arī par visu reģionu, arī ar mūsu partneriem no Baltijas valstīm. Un mēs daudz runājam arī par elektroenerģijas jautājumiem un Eiropas Savienības jautājumiem, kas ir ļoti satraucoši. Par ekoloģiskiem jautājumiem, par enerģijas jautājumiem, arī par šo te panākumu, kur Baltijas valstis tika pieslēgtas Eiropas energotīklī, mēs arī par to runājām, un mēs apzināmies, ka mums vēl ir reģionā ļoti daudz, kas ir jāizdara. Mēs arī skārām jautājumus par Polijas un Baltijas jautājumiem, kas skar mūs abus. Tas ir par hibrīdu kāru, vai šis spiediens uz mūsu robežām no Baltkrievijas puses, kas saistās arī ar kopējo apdraudējumu sajūtu, ko rada šī Krievijas hibrīda apdraudojums. Un šobrīd ne man, ne arī prezidenta kungam nav šaubu, ka runa ir par šo te spēcīgu savienību Eiroatlantijas jautājumā un ka Eiropas Savienībai ir jāsadarbojās ar Amerikas Savienotajām valstīm. Tas nodrošina drošību reģionā. No vienas puses ir šī pārliecība par mūsu pašu atbildību, un to dara gan Polija, gan Latvija. Vienlīdz efektīvi, bet arī mēs piekrītam prezidenta kungam, ka Amerikas Savienotajām valstīm viņu klātbūtne, viņu karaspēku klātbūtne garantē šo te mūsu reģiona drošību. Mēs, protams, runājam arī par ekonomiskajām attiecībām, par šīm te tirdzniecības apgrozījumus sasniedz jau 3 miljārdus eiro gadā, un es ļoti priecājos, ka Polija ir svarīgāko Latvijas tirdzniecības partneru vidū 3. vietā eksporta ziņā,
un tas ir jautājums, kas skar arī poļu uzņēmējus. Es ļoti gribēju pateikt paldies prezidenta kungam, Edvarda Rinkeviča kungam, par skaidru deklarāciju attiecībā par poļu mazākumtautību, par Latvijas poļiem. Mēs runājām par Naš Glos radio raidījumu un par poļu valodas mācīšanu latviešu skolām, un prezidenta kungs ļoti atvērti uzklausīja, jo viņam ir ļoti atvērts skatījums uz mūsu valstu attiecībām, un viņš deklarēja, ka šie 45,000 Latvijas poļi var rēķināties ar prezidenta kunga atbalstu, un es par to ļoti priecājos. Un, ja mēs runājam par to, par poļu ārzemēs ir vairāk kā 20 miljoni. Un mēs esam 40 miljoni ir pašā Polijā un ap 20 ir ārpus Polijas. Un tāpēc poļu prezidenta ir jābūt arī šīm te ārpus Polijas dzīvojušo poļu balsī. Un tāpēc es ļoti priecājos, kad prezidenta kungs saprot šo te manu misiju. Liels paldies! Mums vēl ir daudz darāmā. Mēs esam daudz arī izdarījuši, bet Polija un Latvija paliek par sabiedrotajiem un par draugiem uz nākamajām 10 gadiem. Paldies! Ines Trenča ziņu aģentūra Lete jautājums abiem prezidentiem. Aizdītajās nedēļās ASV publiskajā telpā ir izskanējuši kritiski vērtējumi par Eiropas politiku un līderību. Kā jūsuprāt saglabāt ciešu šo transatlantisko vienotību un skaidrot partneriem, ka jebkādi signāli par Eiropas vājumu Krievija var izmantot savās interesēs? Paldies! Jā, tiešām es domāju, ka arī šis jautājums, par ko diskutē gandrīz vai katrā Eiropas galvaspilsētā, un arī mēs ar prezidentu kungu šodien šo jautājumu diezgan daudz un plaši apspriedām. Tas, ko es gribētu no savas puses uzsvērt, ir vairāk elementi. Pirmā lieta ir tā, ka patīk mums vai nē, bet diemžēl gadu desmitiem Eiropa, un ar to es saprotu gan Eiropas Savienību, gan arī daudzus NATO Eiropas sabiedrotos, tostarp būsim arī godīgi, bija tādi brīži Latvijā, nav veltījusi pietiekami daudz enerģijas un nepieciešamos resursus, lai savu aizsardzības spēju un drošības spēju padarītu tiešām vērā ņemamu. Tikai kopš faktiski 2014. gada, tikai kopš Krimas pretlikumīgās okupācijas, ko īsteno Krievija, un tad jau no 22. gada februāra mēs esam pievērsušies mūsu spēju stiprināšanai, un Eiropā ir ļoti daudz, kas darāms gan aizsardzības spēju stiprināšanā, gan būsim arī godīgi. Diemžēl mums ir diezgan daudz lietas, kur mēs atpaliekam, tā ir ekonomika, tās ir tehnoloģijas, kur mēs redzam, ka vesela rinda regulējuma Eiropas Savienībā vienkārši kaut vai tādās jomās kā mākslīgā intelekta attīstība, kā tehnoloģija attīstība, ka šajās jomās mums ir daudz darāmā. Un šajos laikos, 21. gadsimtā, ja tu gribi, lai ar tevi rēķinās, tev jābūt spēcīgam. Nepietiek tikai ar lozungiem. Otra lieta, es tomēr ļoti uzmanīgi lasu gan izteikumus, gan dokumentus, un tas, ko es redzu, piemēram, nesen publicētajā ASV Nacionālās drošības stratēģijā, tomēr ir divi ļoti, ļoti svarīgi apgalvojumi, ka Eiropa joprojām Amerikas Savienotām valstīm ir svarīga un ka Amerikas Savienotā valsts interesēs ir spēcīga Eiropa. Mūsu interesēs šobrīd, un es domāju par to valstis, kas ir šajā reģionā, ir, lai šīs transatlantiskās saiknes nevainātos, lai viņas stiprinātos, lai ASV klātbūtne šeit būtu. Un jāsaka, mēs ļoti, ļoti daudz, un arī prezidents kungs noteikti to minēs savā atbildē, daudz runājam par tiem kontaktiem, kas ir mums bijuši ar jauno ASV administrāciju. Nu jau vairs nav tik jauna administrācija, jau drīz būs gads, kā strādā. Gan prezidenta kungam, gan mums ir bijuši ļoti skaidri un stingri apliecinājumi tam, ka ASV intereses reģionā un Eiropā ir, ka ASV militārā sadarbība būs. Un, piemēram, tagad, ko kongress apspriež, attiecīgais 2028. gada Nacionālās aizsardzības likums, tas patiesībā sakot, mums ir ļoti labvēlīgs. Tur ir atbalsts Baltijas valstīm, mums ir bijuši arī ļoti
labi kontakti. Piemēram, tikko mūsu ārlietu ministri ir bijusi Vašingtonā, kur mēs esam vēlreiz apstiprinājuši visu to sadarbības mehānismu, aizsardzības drošības jomā, kas mums ir. Es šobrīd redzu tādu valstu kā Baltija un Polija uzdevumu, kuras atvēl savai aizsardzībai arī absolūti saprotam iemeslu dēļ resursus, kuras sadarbojās ar Amerikas Savienotām valstīm arī ekonomikā. Piemēram, Latvija šobrīd no ASV iegādājas 80% no visas sašķidrinātās gāzes apjoma. Ka mēs varam būt tās valstis, kuras palīdz šos tiltus turēt, attīstīt, nevis viņus jaukt nost. Un es būtu ļoti, ļoti uzmanīgs. Es zinu, ka daudziem patīk tādi skaļi paziņojumi. Ir beigušās atkal transatlantiskās attiecības. Šādi paziņojumi, diemžēl, ir bijuši arī pirms tam. Visa veida kaut kādas diskusijas ir bijušas. Tomēr nepazaudēt galveno, ka gan ASV interesēs ir sadarboties ar Eiropu un spēcīgu Eiropu, gan Eiropas interesēs ir sadarboties ar ASV. Un mūsu pienākums ir atšķirt troksni no patiesām lietām un izdarīt visu, lai šī sadarbība būtu stipra. Tāda gara atbilde, bet prezidenta kungs noteikti atbildēs no savas puses, kā viņš redz. Liels paldies, redaktors kundze, par šo jautājumu. Tas ir pamatjautājums. Tas ir jautājums par Eiropas Savienības līderiem un Rietumvalstu līderiem. Kur mēs šobrīd atrodamies kā Eiropa, kā Eiropas Savienība? Un jūs zinat, ka es atbalstu Eiropas Savienību tam, ka Polija ir Eiropas, un tikai tad, kad Amerikas prezidents Donalds Trumps pateica tā, lai Eiropas Savienība saprasta, jo centrāla Eiropas valstis jau daudzus gadus par to runā, ka ir šī krīze un hauss, ka Eiropa nodarbojās ne ar tām lietām, kas ir vissvarīgākās, tādas kā, piemēram, mūsu reģiona drošība. Un tāpēc Austrum un centrālās Eiropas līdz galam saprotās ar Eiropas, jo mēs esam blakus agresīvai neoimperiālai Krievijai, un mēs nodarbojamies ar lietām, kas ir vissvarīgākās, lai Eiropa pastāvētu. Tas šeit, Latvijā, Polijā, Rumānijā sākās Eiropas drošība, un Eiropas Savienība ļoti vilcinājās, lai palielinātu šos budžetus, un tāpēc mēs esam kā piemērs, cik lielu daļu no budžeta velstīt aizsardzībai. Un šeit ir tā, ka amerikāņu stratēģija nevar būt kā pārsteigums nevienam, kurš seko prezidenta Trumpa izteikumus, kas ir runājis ar prezidentu Trumpa kungu, tā kā es to esmu vairāk kārt redzējis. Viņš kā cilvēks, kas uzņemas atbildību, un ja mēs runājam par atbildības uzņemšanos visā Eiropā, visā pasaulē, un šī stratēģija saka, pirmkārt Amerika, un tas bija viņa sauklis, un tas nav kā pretruna, un kā arī Rinkevičs kungs, tas nav pretrunā Eiropas, vidus Eiropas valstu koncepcijai, drošības koncepcijai, kas maksā par savu drošību, kas veido šādus formātus kā Trīsjūra iniciatīva un grib uzņemties šo atbildību par NATO austrumu flanku. Un protams, mēs esam ieinteresēti, lai būtu amerikāņu karavīri. Mums ir gandrīz 10,000 amerikāņu karavīru Polijā. Mēs šajā centrālajā un austrum Eiropā mums nav laika nodarboties ar tādām lietām, kas nav vissvarīgākās. Un tur, kur ir kaut kāda ideoloģija, zaļās iekārtas, mēs nodarbojamies ar drošību, un mēs par to runājam daudzus gadus. Un par to runāja mūsu prezidents vēl Leks Kačīnskis, bet tad neviens neklausījās, jo tad šķita, ka tas nav svarīgi Rietumē Eiropā. Kad par to teica prezidents Donalds Trumps,
Un viņš par to runā tā, kā viņš runāja arī šajā pirmsvēlēšanas kampaņā. Un tad ir liels pārsteigums. Jā, mēs esam situācijā, kur mums ir jākoncentrējās uz drošību, kad mums ir jāuzņemās atbildība par drošību, un ir valstis kā Latvija un Polija, kas to uztver nopietni. Jā, Eiropas Savienība atrodas hausa stāvoklī. Un demokrātijas būtība ir runāt par šādām lietām. Un es kā cilvēks, kas atbalsta Polijas dalību Eiropas Savienībā, mums ir jāuzdod jautājumi Eiropas Savienībai, vai viņa iet pareizā virzienā. Un es par šiem jautājumiem runāju publiski, gan universitāte, gan Prāga, Kārļa universitātē. Un mēs redzam, ka arī aiz Atlantijas okeāna ir šis sapratne par šīm lietām. Un es to uztveru kā savas kancelējas panākumu, ka mēs neparakstījām šo drošības. Un es ļoti priecājos, ka šajā jaunajā stratēģijā ir ņemtas vērā šīs vidus Eiropas intereses. Un mums ir jāpielāgo arī mūsu vīzija, mūsu sabiedrotā vīzijai. Un daži politiķi, tagad jūs redzat, ka tagad tas iegūst tādu konkrētu veidolu, un mums ir Polija ir droša, un Polijas attiecības ar ASV ir acīm redzami, tur nav jāpārliecina. Es tikai piebildīšu, ka Polijas žurnālisti, mēs negaidījām, lai šī situācija nākamajās nedēļās būtu bez mani ģenerāļi, Polijas kara bija ASV, un mēs dalījāmies ar mūsu partneriem par šo informāciju, ko mēs zinām par šīm sarunām par Amerikas drošības stratēģiju, tā, kas bija publiski pieejama. Un mēs, protams, kā prezidenta kancelēja, kungs, mēs gribētu daudz ko uzzināt. Mums ir maz jautājumu. Man ir jautājums, prezidenta kungs, vai jūs zinājāt par šo procesu, ko šobrīd dara valdība attiecībā uz MiG-29? Vakar vicepremjers Kosinias Kamišs runāja par to, ka prezidenta kancelēja zināja. Un vai Slavomīrs Censkevičs, kurš ierosina, ka ir jāsāk iesaukums armijā. Un šeit, kā es zinu, ka Latvijā jau 2 gadus ir šis obligātais iesaukums. Es pirmais atbildēšu. Ja mēs runājam par šo mums pagaidām ir brīvprātīgais dienests, un kas izriet no analīzes un statistikas, mums nav šobrīd liela problēma. Ir ļoti daudz cilvēku, kas vēlās dienēt Polijas armijā. Ir daudz šie cilvēki, kas uzsāk šo apmācību un kas vēlās iestāties šajā brīvprātīgajā dienestā. Ir dažādi šie modeļi mūsu kaimiņu zemēs, un nav jāizslēdz, ka būs tāda situācija, kad būs nepieciešams atsākt šo obligāto iesaukumu. Bet kamēr mums ir tik daudz šo brīvprātīgo, kuri vēlas dienēt un tikt apmācīti, un ir šie zemesardzes spēki, es šo neizslēdzu. Es nezinu, kā tas izskatīsies nākamos gados,
Bet šobrīd šis te brīvprātīgās dienests armijā vai zemesardzē nodrošina. Ja runājam par migiem, man ļoti patīk šis te vicepremjeras Košiņaks Kamišs. Mums ir ļoti laba sadarbība. Mēs ar aizsardzības ministriju daudzās lietās mums ir vienādas domas, kas attiecās uz drošību. Bet šeit bija zināma nesaprašanās. Man nebija šāda informācija. Un šāda informācija pie manis nenonāca, bet es esmu pārliecināts, ka ar vicepremjeru Košiņaku Kamišu mēs vienosimies. Un šeit mani darbiniekiem bija taisnība maniem darbiniekiem. Es oficiāli nesaņēmu šo te informāciju attiecībā par šo te MiG lidmašīnu nodošanu. Aizsardzības dienesti par šo te iesaukumu jāsaka tiešām pēc 2022. Gada februāra, tad, kad Krievija veica pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, mūsu valdība un arī mūsu saeima nolēma izveidot principiāli jaunu valsts aizsardzības dienestu, sākot iesaukt sākotnēji brīvprātīgi, bet tagad arī izlozes kārtībā vīriešus dienestā. Un es gribu teikt, ka mūsu pirmā 2 gadu pieredze, kur šobrīd mēs tiešām cenšamies arī piesaistīt nepieciešamo skaitu karavīru brīvprātīgi, bet, ja mums nesanāk, tad attiecīgi izlozes kārtībā šī pieredze ir ļoti, ļoti pozitīva, un es varu tikai uzteikt ļoti pozitīvā veidā mūsu bruņotos spēkus, virsniekus un instruktors par to, ko viņi ir izdarījuši un ieguldījuši, lai šī sistēma sāktu strādāt. Bet, protams, ka mēs arī ļoti, ļoti skatāmies uz kvalitāti. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi labi apmācīti karavīri, kurus pēc tam, kad viņi atvaļinās un dodās civilā dzīvē, ik pa brītiņam var izmantot rezervē. Bet arī mēs vēl neesam sasnieguši tos līmeņus, par kuriem varbūt runā, un mums vēl nav tāda pilnīgi 100%, un es nedomāju arī, ka tuvākos gados attiecīgo Latvijas pilsoņu iesaukuma bruņotajos spēkos. Mums gan ir arī diskusijas par to, vai nevajag sākt obligātā kārtā iesaukt arī sievietes. Tā vēl pagaidām ir tāda karsta politiska diskusija. Mana nostāja ir pats svarīgākais ir, lai mums būtu labi apmācīti cilvēki, kas iziet 11 mēnešu valsts aizsardzības dienestu, lai viņiem būtu kvalitatīva un arī ik pa brītiņam rezerves līmeņa apmācība. Un tas ir tas, ko arī aizsardzības ministrija bruņotie spēki dara, bet mūsu pirmā pieredze, tiešām pateicoties mūsu bruņoto spēku virsnieku un instruktoru pašaizliedzībai, ir ļoti laba, bet mēs arī negribam zaudēt to kvalitāti, tāpēc tas attīstības vektors ir tāds ļoti, ļoti, es teiktu, līdzsvarots, un ar katru gadu mēs iesaucam arvien vairāk. Paldies! Paldies, prezident kungs! Paldies, arī pārstāvju preses konferences beidzās. Sorry. Paldies!